Tie draugi, te kaut kas ir brīvs, piemēram, notiek diezgan interesanti. Iesim paskatīties. Ležam. Piņā. Čau. Tev papīra lapiņa ir? Priekš kam? Nē. Kas ir vajadzīgs? Pierakstīt telefonu numuru cilvēkam. Tā. Kāda tā telefona numura ir pierakstīt? Tā. Kā mēs redzam, te ir tā. Čau! Nedaudz nokavējos. Es jau sapratu, kā. Improvizēja divus cilvēkus vienu. Es nezinu, kā sauc, to čauli. Roberts ziņo. No Tautas varas frontes viens čalis. Rek, pagā, aizējam pie TV3. Es atvainojos, kungi. Kad jūs sāksiet ziņot patiesos notikumus? Kad jūs sāksiet, kad TV3 sāks ziņot, ka citās valstīs arī cilvēki saceļās? Kāpēc to mēs nedzirdam jūs ziņās? Jūs tagad šūpināt laivu, vai ne? Jūs neesat vairāk žurnālisti, jūs esat vienkārši palikuši par būtībā politiķu prestitūtām. Nē, es tikai saku pēc fakta, prestitūts jau nav nesmuka. Un apvaino vienlaicīgi, tu domā, ka tas normāli? Jā. Jūs jātur pie atbildības, lai visi zina, lai jūsu bērni un mazbērni tiek čmorīti par to, ka viņiem ir vecāki tādi bezkaunīgi kā jūs. Jūs lepojaties savu darbu, ja? Nē, nelepojaties, es tā arī domāju. Jums vajadzētu kaunēties. Kāpēc jūs grūstaties? Kāpēc jūs grūstaties? TV3, kas jūs? Nokaunaties, jūs te neviens vairāk negrib redzēt, tā lai jūs tītos un te nekad vairāk neatgrieztos jūs piderās nelaimīgie. Es jau te klausies, kasīju, zinu par ko? Nevajag kasīties, vajag vienkārši šitiem visiem atcīstēt. Visiem par taisnību, ko es viņiem teicu taisnību. Kāpēc jūs nenorobežojāt tajā vietā, kur asins tika izlietas? Tur asins tika izlietas, jā. Es par šito bļauju tagad visiem, jā. Tā kā krimināla noziedznieku paņēma cietu. Kas vēl ir vēl kāda medija? Latvijas televīzija. Arī ir, jā? Jā. Tas ir tajā sarkanajā kurtkā? Tas tajā sarkanajā kurtkā, ne? Rek, šits te, ja? Tas ir Latvijas televīzija, kas... Ne, vai tas ir Jauns LV? Tas laikam Jauns LV. Tie parasti nezīmējās. Rek, ir televīzija. Kas šitie pa mēdījiem ir? No tev 7. Kas? 7. kanāls. 7. kanāls? Nu jā, fake news. Fake news. Kad jūs... Ģird, sveicināts, prieks tev redzēt. Kad jūs sākat runāt par citiem protestiem Eiropā? Par citiem protestiem Eiropā? Es esmu vietējās ziņas. Nē, kad LTV jūs varat kādam tur uzprasīt? Jūs sanāk ļoti subjektīvi. Un kāpēc 12. protestētājs sauc par Covid noliedzējumu? Es, piemēram, nenoliedzu Covid. Jūs varbūt mani uzprasīt interviju. Jā.
Jā. Tāpēc, ka man ir apnicis viens no jūs kā mēdī, ka jūs nepildat savu darbu un nesat pie atbildības tos, kuri būtu jāsauc, uzdodot pareizes jautājumus un jūs piespēlīts mūsu politiķiem. Tie, kuri sākumā, tad, ka vajadzēja taisīt, mērīt vismaz uz robežām temperatūru, tie, kuri informatīvus bukletus printē. Bļaļ, pirmo jūs izpīkstināt. Pirmo laiku viņi informatīvos bukletus printēja. Pasaules veselības organizācija saka, tad var, tad maskas derīgas, tad nē. Jūs tagad gribat visus iebāzt maskās. Kur ir manas tiesības? Kāpēc? Tie politiķi, kuriem bija nospļauties par pensionāriem, par bērniem, kuriem viņi maksā niecīgas pabalstus, par vientuļajām mātēm, par maternitātes pabalstus izmaksājot arī niecīgas, piemēram. Par invalīdiem ņirgājoties. Tagad jūs gribat teikt, ka tiem politiķiem zagļiem rūp mana un citu veselība? Kur jūs esat kā žurnālisti, kas par to uzdod jautājumu? Viņi parādat man viņu izglītības, lai es ticētu, jo tie viņu apgalvojumi, ko viņi saka, ir smieklīgi. Pasaules veselības organizācija apgalvo, ka 10% cilvēku varētu būt izslimojuši ar Covid. Ja mēs paņemam Latvijā, tie būtu 180 000. Ja mēs paņemam no statistikas, tas tikai oficiālā, ka procents ir mīris, ja mēs ņemam vērā, kad ir ļoti daudz, kam nav, kas nav vēl no analīzes nodevuši, kuriem mēs nezinām, tad procents mirstības ir vēl mazāks, jo patieso saslimušo skaits ir daudz lielāks. Jūs manipulējat ar informāciju, jūs neuzdodat īstos jautājumus, es nesaku, ka man ir visas atbildes, bet man ir tie jautājumi, kurus jūs neuzdodat, kurus man gribētu. Kas būtu īstie jautājumi? Uzprasat visiem ļaudīm. Kāda ir patiesā statistika, uz kā bāzē, kā nosaka Covid testu, lai izskaidro? Kāpēc ir viltus pozitīvi? Kāpēc sanāk tā, ka Liepājā un Cēsīs, kur kā rečekisti apgalvo, notiek remonts, tad ļoti dīvaini. Mums ir tāda pandēmija, tāda krīze, kad pietiekoši daudz laika, lai taisītu slimnīcās remontus. Jūs tam ticat pats personīgi? Man nav iemesla apšaubīt. Tātad politiķiem, kuri ir melojuši 101 reizi, jums nav iemesls apšaubīt. Tad jūs esat naivs. Zinām, ka viņi naivi nav, viņi vienkārši žurnālisti. Kā jūs politiķi, kuri jums ir skaidrojuši, paņemsim pašu nesenāko, jo cilvēku atmiņas ir īsts. Pūce stāstīja, nē, viņš nav šmaucies ar atļaujām. Vai ne? Jā, bija, tad jūs tādiem politiķiem ticat, viņš ir vienīgais gadījums. Kad jūs darīsiet savu darbu? Cik cilvēki no šiem uzskata, ka Latvijas televīzija dara savu darbu? Paceļ roku. Cik cilvēki uzskata, ka Latvijas televīzija ir tādi paši fake news kā citi? Latvijas televīzija ir nopirktā! Es domāju, ka jūs esat mazākumā. Parādiet to ziņās. Tas liek ar mums runāt. Lieki, vispār lieki. Nē, es gribu uzrunāt jūsu sirdsapziņas. Es ceru, ka jūsu bērnu mazbērni kaunēsies, ja jums tādi ir. Es ceru, ka viņi kaunēsies. Un es ceru, ka kaut kur aiz tā blāķa tauku ir arī maza laba dvēsēja. Jā. Tātad, Jāni, rezumējot dažos teikumos galvenā doma, ko tu gribēji pateikt cilvēkiem? Es gribu, lai mēdī uzdod pareizos jautājumus, piemēram, par CPR testiem, kāpēc ir viltus pozitīvi, kāpēc slimnīcās, piemēram, kāpēc mēdī nav prasījuši, kā tādā pandēmijas laikā slimnīcās ir remonti. Aizbraucu nofilmēt to, kāpēc politiķi melo. Kāpēc jūs visu laiku piespēlējat tādus mīkšķolīgus jautājumus? Es nezinu, kā ir patiesībā ar koronu, es negribu uzmesties par kaut kādu vizzi. Bet katrā ziņā es redzu, ka tie meļi, kas mani 100 reizes melojuši, melo atkal. Paldies, Jāni. Sveiki, es gribēju vēl arī būt Tu gribēji pateikt kaut ko arī, ja? Man jau roka nogur, bet labi, mēģinām. Bet īsti, jā, tā kā Jānis beigās īsti rezumēt. Kā tas sauc? Krišāns, Jā, Krišāns. Straumēns, publicists un fotogrāfs un tā. Arī visi fotogrāfi pakalpojumi tagad aizliegt līdz ar visu šito Covid afēru, kā sanāk, līdz ar to problēmas, kā vairs nevar dabūt
Fucking fake mēdī. Es viņiem nelikšu mieru. Viņi ir pretekļi. Es jau šito zinu, viņš pagājušajā reizē Kadiš Badu streiku piesaicis, tad viņš par 3 dienām. Vot šito liktev. Kāpēc tas nav izdarīts? Un es nesaprotu, vēl ar vienu, kur ir tās asins un vēl tur lejās tās asins. Atnāks jebkurš kaut vai jūsu mājas kaķis vai jebkurš pārējais kaķis vai sunīts vai vienalga. Palaisīs tās asins. Iespējams suns, jā? Nu, kaut kur mājās aplēsiesies, iedrošīs tev roku. Tā jūs pārlūk. Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet Tā ir jādara. Nu jā, nu ar viņiem normāli runāt nevar. Ar viņiem normāli nevar. Es jau gribu atgādināt, ģirds starp citu. Bija tas, kad Ainārs Kadišs pieteica padastreiku, viņš Latvijas televīzija ieradās 9. dienā, jo bruņu ieradās uz ledus gabalu bija svarīgāk. Es par šito gribu atgādināt viņam. Jā, lai pabeidz savais runāt. Vakardien baigi smukā kolona bija. Jā, vecīgi. Es nebiju pats, man nesanāca piedalīties. Fantastisks pasākums vecīgi bija kolosā. Es tāds atbalstīju kā varēja, jā, bet mēs cilvēki bija tur cepiņāties, ne? Nu, es domāju, nē, tur pietiek, vecīgi, tur reiķina, ka nedēļa apakaļ bija jau pasākums. Tā kā es domāju, ka tas bija ļoti labi. Jālieto 2 stundas un ne ilgāk, jā. Mazāk pat šitās vienreizējās maskas. Un jums ir pārāk smagi tie bāceļi sanākuši iekšā, jums iespējams būs problēmas ar veselību. Un diemžēl to es jums nenovēlu, bet tā jums būs. Tāpēc līdz ar to es jums gribēju pateikt, lai jums visiem laba veselība un vispārējais, un līdz ar to cīnamies. Paldies, Krišār. Beidzam šito visu. Es gribu visiem atgādināt, atceraties, tad, kad Ainārs Kadišs bija bada streikā pie ministru kabineta, Latvijas televīzija un ģirds personīgi 9. dienā atbrauc, tāpēc, ka pa vidu bija bruņurupučas ledus gabali, kas bija daudz svarīgāk. Ainārs 9 dienas badojās, bet bruņurupučas ledus gabali bija svarīgāk. Ģirds neapšauba meļus kā pūts, bet ledus gabala bruņurupuča ir svarīgāk. Kauns! Nē, tajā nedēļā Latvijas televīzija taisīja. Tev tikai bija pauti atbraukt 9. dienā uz to pasākumu. Nu, vismaz 9. dienā izauga. Vismaz 9. dienā, jā, labi, ka ne 9. mēnesī. Jūs esat nožēlojami. Jums būtu jādara. Papētat vēsturi, apskatieties. Atcerieties, bija tāds raidījums Labvakar. Tie bija tautas varoņi, tāpēc, ka viņi kritizēja varu. Jūs esat tagad varas zābaks. Jūs runājat tieši tāpat kā vara. Jūs ne ar ko neatšķirties, jūs neesat mēdī. Es, kurš ākstos, jokojos un piedaros, esmu daudz vairāk informatīvs kā jūs, draugi mīļie. Nu, malacis. Vienkārši, tas nav malacis, man vienkārši bēdīgi, ka jums, kuriem maksā, nav pautu darīt īsti savu darbu. Nu, tas ir tās Jūs esat viedoklis. bezmugurkalnieki. Jūs domājat, ka tikai mans viedoklis? Kurš domā, ka Latvijas televīzija ir ziņu dienests? Pacēliet rokas! Kurš domā, ka Latvijas televīzija ir ziņu dienests? Es domāju. Tu esi vienīgais. Tu esi vienīgais. Aizējām, paskatāmies. Es redzēju, es jau nofilmēju asins. Nofilmējāt? Tad jūs kaut ko jūs izdarījāt varbūt nedaudz pareizi. Es nevaru garantēt, ka es to parādīšu. Jā, protams, jūs ļoti daudz ko neparādījāt. Jūs ļoti daudz ko neparādījāt. Es nebiju ieradies, es meklēju stāvokli Rīgā. Jā, jūs laukā vakar, ka es neredzēju. Jā, tas tā kā iekšzemes, tā kā valsts notikuma. Jā, sorry, es nebiju laukā, bet es redzēju tavu blogu no lauka. Jā, un kā tev patīk? Interesanti. Tad tā arī esi mans abonents, jā? Tu esi tas, kurš tos dislikes liek. Tur var ielikt dislikes? Es nezinu, varbūt es nezinu, vai tu YouTube skaties vai Faceitī. Es tev neko neesmu ielicis. Nē, es Faceitī, un es nemāku Faceitī ielikt. Tur var ielikt Faceitī? Tad jūs strādājat, nu tur var laiks. Nē, nu... Ir diezgan jautri tie franki. Jūs varat izstāstīt, piemēram, Stratkoms? Nu, es
atceros, kā Stratkom radīja. Jūs varat izstāstīt, ko jums tur māca Stratkomā, ka jūs braucat tur? Man nav bijuši kursi Stratkomā. Nav bijuši? Bet vadībā ir bijuši kursi Stratkomā, vai ne? To es nemācīju. Kas ir Stratkom? Strateģiskās komunikācijas centrs, vai ne? Ar ko viņi nodarbojās? Kāpēc Latvijas televīzija nav izstāstījusi? Ar viltu ziņu, respektīvi ar pretpropagandu, ja? Nu, to mēs redzam. No pretpropagandu. Padomju Savienība nav nekur bijusi. Jūs tagad pildat tās pašas funkcijas, draugi mīļā. Šie draugi mīļā arī pilda tādas funkcijas. Mēs nekur neesam aizbēguši. Un tagad jūs gribat teikt, ka tie cilvēki, kuri netic vairāk tiem mūsu meļiem, kuri negrib staigāt maskās, kuri grib pasargāt varbūt tos tikai cilvēkus, kam ir hroniskas slimības, kas ir tajā riska grupā, to 0,5% vai procentu vai pat 2%. Nevis iznīcināt biznesu, nevis iznīcināt izglītību. Jāni, ir bijuši daudz muļķīgi lēmumi, jā. Jūs piekrītat? Kāpēc Latvijas televīzija par to nestāst? Ģir, tu saproti, nav nekas personīgi pret tevi. Varbūt es nedaudz... Rupīgi, kā tu to dari, reizē mēs to nevaram atļauties. Mēs esam gana daudz, manuprāt, stāstījuši un arī kritizējuši. Tā kā tev nevar piekrist. Es jums pateikšu atklāti, skaties. Andis Krauze bija Latvijas televīzijā, vai ne? Bija. Jā. Andis Krauze intervēja Vairvīķi Freibergu. Un viņš prasīja Vairvīķai Freibergai par to, kāpēc politiķi nepilda lēmumu algu sakarā, ārsta algu sakarā. Andis Krauze nebija pat tik izglītots. Tad, ka Vairvīķa Freiberga, piedod, tā viņa sauc, Vairvīķa Freiberga atbildēja, ka šitiem politiķiem jau nav jāpilda iepriekšējo politiķu lēmumus. Andis Krauze galīgi nepielaboja, ka tie bija tie paši politiķi. Kāpēc tā? Kāpēc jums ir tik viduvējs tas satura līmenis? Jūs, piemēram, ar politiķiem, kad jūs runājat, kādi mīkšķolīgi jautājumi? Kāpēc no manis politiķi bēg, bet ar jums viņi jūtās ļoti komfortabli un smaidi? Uzdodat jautājumu, jums būtu jābūt mēdījiem, kuru priekšā viņi jūtās disciplinēti, tāpēc, ka viņi runā ar tautu cauri jums. Jums maksā no mūsu naudas. Nav valsts naudas, pareizi, tā ir tautas nauda. Tā ir, jā, nodokļu maksātāji. Un kāpēc Kariņam neviens no jums neuzdeva, vai tā ir, jautājumu, vai tā ir adekvāta frāze teikt, ka mums ir daudz naudas, vairāk naudas kā jebkāda? Nē, mums ir parāds. Kur mums ir nauda? Kāpēc tam mums ir parāds? Kāpēc jūsu politiķi, vai jūsu žurnālisti neuzdod tas jautājums? Viņš par sevi laikam. No? Ka viņam ir daudz naudas? Jā, viņam ir daudz naudas. Kāpēc kad jūs uzdosiet tādus jautājumus? Jāni, man liekas, mēs esam diezgan stingri, bet es piekrītu tavam aizrādījumam savā ziņā arī. Jābūt kritiskiem. Es ceru, ka jūs būs. Izstāst savai vadībai, ka cilvēki šeit jums vairs netic. Sveiki! Ko? Es nezinu. Nē, tas ir te Facebook tiešai. Tā, ka es ielikšu YouTube, tā es varēšu paskatīties. Nē, tas atvaino, varbūt tā replika bija tā, es aizrāvos, bet nekas personisks pret tevi. Nekas personisks pret tevi, tā ir laba lieta. Es, piemēram, gribētu nedaudz uzaudzēt augstslāni. Jā, pareizi, jābūt, taču ir visur. Nē, mēs tieši meklējām stāvvietu, un kad es ieraudzīju to visu. Bet tas policisti to izdarīja? Iesit. Kurā vietā? Kurā vietā? Jā, viens tā. Kurā vietā tas bija? Tik pakuro, ne? Tagad ir... Man patīk vismaz, ka mēdīs mēs aizzinām, lai viņi te beidz ārprāt raidīt. Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes locekļiem. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citus cilvēku veselību. Čau! Piedod, tas nebija domāts ļaunu. Tad, kad redzu tos te, tad es esmu tā kā suns viņiem krāgā.
Tur ar kaut kas? Es gāju lūgt visu. Jā? Ivo un visu. Aizēju, labi. Labi, to aizēju. Kas? Labi, pagaid, es tūlīt atradīšu vēl savu kompanjonu. Pagaid bišķiņ. Remo, pagaid bišķiņ, es tūlīt sameklēšu vēl savu kompanjonu tūlīt. Tas ir domājums? Nē. Kas? Kurš? Jā? Čau. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Uzmanību, policija! Nepulcējieties. Viss melnā? Šitas tečalis? Tu tieši man redzi? Nē? Kur? Pagaid, bet tas nav šitas tečalis. Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties vairāk par Tas ir no tā, kas jauns, jā? ģimenes lokā. Ievērojiet norādījumus. Nu jā, to. Tas ir šitie te tur tālamā? Nē? Jā? Bļēķi. Es viņus arī pirms tam viņus mēģināju noķert, bet viņus mūžīgi arī jānozūd. Pagaid, es te sameklēšu, kur ir mans viens kompāņi. Labi, ja kaut kas, tad tu padod ziņu, es pamēģināšu atrast tev. Bet es te neredzu ar stabilizatoru kameru nevienu citu izņemot šito tečalu. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Labi, pagaid. Nu labi, es skatīšos, ja es varēšu atrast. Jā. Davai. Paldies. Vienu frāzi. Lai Latvija ir brīva! Tā, kur man tas... Kur ir? Nē? Jā, labi. Kas tur notiek? Tur nekas. Es nevaru saprast, vai tur visādas baumas plīst, vai kaut kāds provokātori pa vidi bijuši. Jā? Jā, kā rokas došalušas. Jā, bļā. Interesanti. Kur palika mans kompanjons? Atvadīšos no tevis, Jānī. Tu laidi, jā? Jā, es domāju, visam Jā. Katrā ziņā prieks bija redzēt. Vajadzēja, tu redzi, tev vajadzēja pašam atgādināt ģirtam par to te. Man pretīgi ar viņu pat runāt. Vai ne? Es ar viņu, no viņa es neko nevaru. Tu kaut kā vēl cerīgi, ka es ar tauku blāķi vēl dvēseli. Bezcerīgi. Bet man nav vairs es neesmu tāds optimists. Tas ir... Ķer nenoķeramo. Vai ne? No, jā. Nu, ko tu, Raimo, domā? Ko tu domā par šodienu? Es domāju, ka šodien kaut kā es necerēju, ka tik daudz cilvēki te būs. Te ir tādi, kuri ir izdomājuši nākt un kurus tu neapkārt. Jā. Un es uzskatu, ka viņiem ir tiesības savu gribu izteikt un savu vēlmi. Viena daļa aizgāja lūgt uz Jākaba atgraudu. Te jau viena daļa tikai palika, otrā daļa aizgājas turien. Jā, es tur būtu tālāk jāapskatās. Katrā ziņā man likās, es neredzēju nekādu iemeslu kaut ko brutāli cilvēku. Kāpēc bija tā, ka ies? Bija ar muguru, es neredzēju to pašu sākumu, kas tur bija. Jā. Es nesaprotu, kāpēc policijai vajadzēja daudzīt cilvēku. Sevišķi, kas no Lietuvas atbraucis ir. Tas bija lietuvietim tam, jā? Jā. Tāpēc, ka no Romeks, Lietuvas. protams, gāja palīgā, jo viņš Tāpēc, redzēja, ka Romeks tādu netaisnību nevar pieļaut. Tāpēc, ka no Lietuvas. Acīm redzot. Tā.
Man ir jāsazinās tā, tūlīt. Tā. Es nedaudz izslēgšu šito visu pasauli. Vārds var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Ievērojiet norādījumus. Tā. Es tūlīt nedaudz pārtraukšu tiešraidi. Pēc maza brītiņa mēs turpināsim.